Bet pēc tam viņš no Salaspils atgriežas. Viņš laikam nav pats tā. Cik tas ir? Kolēģi, izslēdzam mobīliem telefoniem skaņu. Visiem tā deputāti nāk zālē. Pašlaik reģistrējušies ir 10. Reģistrējamies sēdei. Kolēģi, sākam kārtējo domas sēdi 19. šogad. Tā, mums šodien domas sēdē nepiedalās 3 deputāti. Geks, Krūmiņš, Jerums. Krūmiņš atvaļinājumā, Geks, Slims. Jerums ir darba komandējumā, pamatdarba. Tā, lūdzu reģistrēties, vēl nav reģistrējušies 3 deputāti. Tā, kurš nav reģistrējies? Laumi ir. Linda, tu esi pieregistrējusies? Igoris? Tā, gaidām, kamēr visi pieslēdzās. Tā ir jautājumi par darba kārtību. Priekšlikumu nav, ir izsludināta darba kārtība ar 25 jautājumiem. Tad iesniegti 3 priekšlikumi, papildināt darba kārtību. To būs jābalso, tad, kad visi piereģistrēsies. Valtam Varikam bija priekšlikums. Varikungs, ko jūs gribat šajā priekšlikumā, lai mēs šodien informējam? Mēs gribētu zināt, tātad publiskā telpā ir nonākusi informācija, ka ir zaudētas tiesvedības, es saprotu vairākas, un tātad, vai ir kāds cilvēks ir atjaunots darbā, vai nav, vai tiek plānots, kāda ir šīs dienas situācija. Un saistībā ar uzņēmumu līgumiem, par kuriem, cik es zinu, Ancāna kungs ir izteicies, ka beidzot doma esot nākus pie prāta un atļaušot viņam pārslēgt šos līgumus. Vai tiešām tā tas ir, vai šeit ir kaut kādas baumas? Tā, šis jautājums noteikti šodien nav skatāms, jo nav neviena cilvēka, kurš varētu to komentēt. Viņš varētu izskatīt viņu kādā no komitejām. Atbildīgā komiteja ir Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kurā ir nodot šo jautājumu izskatīšanai, lai Ancāna kungs sagatavo ziņojumu un arī ziņo. Jo mēs nevaram šodien izskatīt jautājumu, kad nav klāt iestādes vadītājs, kurš ir iesaistīts gan tiesvedībās, gan līgums, kurš arī slēdz līgumus. Jo, manā rīcībā nav informācijas par līgumiem, kā tur situācija tur notiek pilnībā, lai es varētu šodien ziņot. Nav. Tad, kad būs pieejami pilni tiesas spriedumi, kuri vēl, protams, nav pieejami, tad par to var runāt. Platperkungs.
Es gribētu Jums ir kāds priekšlikums vai? Jā, nē, man ir priekšlikums attiecībā par to valstu vārīgu iesniegumu. Es domāju, ka par kultūras aģentūru, atšķirībā no citām aģentūrām, atbild priekšsēdētājs. Un es domāju, ka man izbrīn, kad neko nezinu, man nav informācija, pirmo reizi dzirdu, kā atnāks direktors jau ko pateiks. Es domāju, ka mums tomēr būtu jāzina, jā. Man vēl papildus jautājums ir, kāpēc Kajaka, kas aizstāvēja kultūras aģentūra, pēkšņi lauza līgumu un nepiedalījās pēdējā tiesas sēdē, un cik ir izmaksā, sakarā to, kad ir tiesa zaudēt, ir jāsadz arī zaudētāju pusei visi tiesu izdevumi. Un es domāju, ka mums ļoti vajadzētu zināt to skaitli. Jā, tad varbūt tās sarīkot ārkārtas sēdi, lai atnāk Ancāns un atskaitās, kā, jā, vispirms ļoti dārga aģentūra, un otrs, jā, bezprecedenta gadījumi, jā, kad atlaiž cilvēks, zaudē tiesas, un mēs tik maksājam par to visu, jā. Un es domāju, ka iedzīvotājiem būtu ļoti vērtīgi uzzināt, jā, cik neprofesionāla rīcība novada nodokļu maksātājiem izmaksā. Un šis jautājums, es domāju, ir pirmkārt jāskatās, jā, bet nevis es nezinu, būs tiesas spriedums, atnāks direktors, kaut ko pateiks. Ancāns pēdējā sapulcē slavināja, ka labāka aģentūra kā Ķekavā nav republikā. Ja? Iespējams. Jā, cinisms, Robert, ja? Replika ir tā ciniska replika. Jūs man piedodiet, ja jūs būtu vēlams, ja Ķekavas novada domas priekšsēdētājs uz kultūras ministrē, kur neko nezin par skaitļiem, aizsūtīt, cik šis projekts izmaksā, ko grib ieviest tagad visā republikā. Sāksim ar to, ja, un tad mēs varam teikt, iespējams. To var teikt cilvēks, kas nesaprot par kultūru neko. Tas ir vienkārši viedoklis, vienkārši cilvēku viedoklis. Es uzstāju uz to, ka nevis man kā deputātam, bet jums kā priekšsēdētājiem vajadzētu uztraukties, kāpēc zaudēts tiesas, kāpēc jāmaksā kompensācijas, kas pārsniedz jau pār par 10 000, kāpēc man jānosedz tiesas izdevumu, kā man, kā nodokļu maksātājiem. Jūs man piedodiet. Jūs tas neuztrauc. Ja jūs būtu privāta firma, jūs šādu cilvēku atlaist uzreiz no darba. Tāpēc, ka viņš nes jūs firmai zaudējumus. Protams, atlaist un netiesātos tik ilgi. Man žēl, ka priekšsēdētājiem nerūp nodokļu maksātāji nav. Man ļoti rūp, bet Platsberkungs iekļaut darba kārtībā jautājumu. Tūlīt uz karstām pēdām sniegt skaitļus, kuri ir redzami, pieejami no pilna tiesas spriedumu. Ko var sniegt precīzi direktors saka, nav loģiski un saprātīgi. Vēl ir otra lieta, saka, līdz 2. oktobrim beigsies, 2. oktobrī beidzās aģentūra audits, nu tad mēs uzskatīsim auditu ziņojumu kopā ar šiem te jautājumiem, vispirms komitejā, pēc tam arī domas sēdē par visām aģentūrām. Tā būtu normāla lietu kārtība un aicināt pie tā arī pieturēties. Es domāju, ka pašvaldība ir maksājis Kajakai naudu un vismaz to pasakiet, cik ir izmaksājis neprofesionālu advokātu palīdzību. Nu, par profesionalitāti tā grūti ir spriest un arī par izmaksātām summām es precīzi nevaru pateikt, jo izmaksātās summas līgums ir noslēgts ar kultūras aģentūru un kādas ir līguma summas var atbildēt, uzreiz nevar pateikt, tas ir jāpārbauda. Un arī es nerīkojos ar kultūras aģentūras naudas līdzekļiem un nezinu viņu visu līgumu summas un noslēgtos. Ar visiem līguma darbiniekiem. Tāpat tās, ka es arī nezinu, Platsberkungs, jūs noslēgtā līguma summu. Augsti godātais priekšsēdētāj kungs, jūs kontrolējat aģentūras darbību un man izbrīna, ka jūs nekā nezināt. Ko viņi dara, ko viņi... Lai veikt šo kontroli, ir nozīmēts audits. Nav, jāatradīs pārkāpums. Tas ir godīgi sakot ārprāts, ko jūs runājat par šo laiku. Tas ir ārprāts. Tas ir jūsu viedoklis. Paldies. Adāts kungs, lūdzu. Nepiekritīšu. Runa ir par priekšlikumu, par Varīkungu priekšlikumu mēs runājam, bet par kaut ko citu. Jā, tikai par Varīkungu priekšlikumu. Protams, ka es domāju, ka pilnīgi nekorekti būtu pateikt, ka nav neviena cilvēka, kas varētu paskaidrot, jeb sniegt skaidrojumus par šo jautājumu.
Man nezinu, kāpēc liekas, ka domas sēdē piedalās mūsu pašvaldības izpilddirektors. Ja arī viņš neko nevar paskaidrot, tad acīm redzot, man vispār komentāru nebūs. Diemžēl gribās pieskarties kādam citam jautājumam, kas skar tieši šo tēmu. Gan likumā, gan mūsu pašvaldības nolikumā ir noteikts, ka reizi mēnesī izpilddirektors dod atskaiti par izpildītiem darbiem. Līdz šim, diemžēl, 2 gadu laikā es esmu lasījis tikai nodaļu ziņojums par viņu paveikto rīcību, faktisko darbību, nevis par domas lēmumu izpildi. Un man gribētos tomēr pieturēties pie likuma burta un dzirdēt priekšsēdētāja norīkot izpilddirektora ziņojumus par to, kā tiek pildīti domes lēmumi. Citādi arvien biežāk mums nākās saskarties ar jautājumiem, kad doma lemj vienu, bet vai nu izpilddirektors vai priekšsēdētājs, es gribētu pats šoreiz jau teikt, paraksta kaut ko citu. Un es domāju, ka tā ir ļoti slikta prakse. Adāt kungs, lūdzu, neapvainot, bet konkrēts piemērs, kur tad ir pretēji domas lēmumiem. Tad lūdzu, nerunājiet atkal kaut kādos pusteikumos vai pusfrāzēs. Ziniet, pusteikumos runājat jūs, un man pārsteidz vakarā lasot pietiek.com jūsu komentārus, ja pareizāk sakot, pieprasījumu atsaukt informāciju, ka jūs nesniedzat paskaidrojumus. Paskatieties paši, ko jūs darat. Nelasu tenku lapas, viņam informāciju nesniedz. Aha, skaidrs, tā tad jau var oficiāli paziņot, ka oficiāls Adāt kungs, nav runa par jautājumu, lūdzu par jautājumu. Es atbildēšu uz jūsu jautājumu. Es esmu gatavs atbildēt par saviem vārdiem un pierādīt, kurus domas lēmumus jūs esat sagrozījuši, kuri dokumenti parakstīti neatbilstoši domas lēmumiem un kura darbība ir veikta pretēji sabiedrības interesēm. Es esmu gatavs to darīt. Uz priekšu. Un šī gadījumā es pievienojos Platperkungam, jo tas ir cinisms. Tā vietā, lai Adāt kungs, tās ir jūsu tiesības un pat pienākums. Beidzot, tas ir mans pienākums. Jūs jau visu laiku, jūs jau te arī pirms domas sēdes man pārmetāt par to, ka es te ļaunprātīgi izmantoju savus resursus priekš tam, lai sabiedrība informētu par to, kas notiek. Un ka tas ir nosodām un ka tas ir slikti. Protams, ka deputāta oficiālā mājaslapa Ķekavas novadā ir aizliegta, tāpēc, ka viņu viedoklis nevienam no varas deputātiem nav pieņemams. Tas viss, protams, ir skaidrs. Par jautājumu, lūdzu, Adāt kungs, pēc demagoģiju. Demagoģija ir jums. Par jautājumu. Es uzskatu, ka ir domas sēdēs jāizskata jautājumus, kas skar aktuālās tēmas. Ir jādod ziņojumi. Skaidrs, labi, par to lemjam. Tad, kad jautājumu izskatīsim, skatīsim viņu, izlemsim ar balsojumu. Jūs izteicāties, viss nākošais lūdzu. Tā, vairāk nav par šo jautājumu. Balsot. Lēšana, jā, īsti. Sajauc. Maļināvs kungs. Es šoreiz gribētu aizstāvēt izpildu direktoru. Es vienkārši saņēmu viņu atskaites uz mājas, uz e-mailu. Ja gadījumā kas nesaņem, tad jāpaprasa Mārtiņam, varbūt kaut kāds problēmas ar kompjuteri ir, kad varbūt nav iespēja saņemt. Es varu parādīt tieši, kad man viss atskaits iet, un paldies izpildu direktoram, man viss informācija par viņu paveiktiem darbiem ir. Tā, paldies. Par nākošiem Leišaunieku 2 jautājumu priekšlikumu. Nē, balsosim par visiem pēc kārtas. Izsakās un balsosim pēc tam. Jā. Ir 2. Tā, viens no... Es ieslēdzu, jā. Labdien. Viens no pirmajiem priekšlikumiem, ko es lieku iekļaut darba kārtībā jautājumu par 2012. gadā 2. jūlijā noslēgtā uzņēmuma līguma. Tur numuru varas izlasīt. Arī Jūrmālas pilsētā dzīvošo pašnodarbinātu personu Daci Judina par fotoalbumu ar Ķekavas novada 2. papildinātās versijas maketa izveidošanu, izdošanas organizēšanu, jo par pirmo albumu bija daudz pretenziju par gramatiskajām kļūdām objektu izvēli. Ja. Šis jautājums ir priekšlikums tapis, jo pie manis vērsās
vēlētāji, kas ļoti bija sašutuši, ka ļoti nekvalitatīvā krievu valodā esot paraksti, un ka nevajagot uzticēt otrais šādam cilvēkam gatavot albumu. Nu, es neesmu krievu valodu speciālists, lai apgalvotu, kā tā ir, bet pildot šo vēlētājas vēlmi, es esmu ielicis šo priekšlikumu. Jo šeit arī ir jau samaksāta avansa nauda, iet visi darbus priekšu, bet, tāpēc es ierosinu pārtraukt un izskatīt šo jautājumu. Tas ir viens. Paldies par šo nākošais. Nākošais jautājums ir, es vēlos, lai izpildirektors, kurš ir klāt, lai sniegtu skaidrojumu, uz kāda dokumenta pamata tā paša gada 2002. jūlijā ar šo pašu personu, Jūrmalā dzīvojušo personu, tika noslēgts līgums par pasākumu, kurš nav iekļauts likumā par pašvaldībām deleģējumu. Privāta personas dzējas grāmatas izdošanu un maketēšanu. Un avansā ir Astrīda Vītola 12. datumā ir likusi savu vīzu un samaksājusi. Šis jautājums man nav skaidrs, jo šādas lēmumu es neatceros, ka būtu doma lēmusi, kur divas juridiskas personas vai divas privātas personas vienojas, viena uzraksta dzēju, cita izdot un pašvaldība apmaksā. Mēs neesam šādu lēmumu pieņemšanu. Un es gribētu dzirdēt no izpildu direktora šādu skaidrojumu šodien domas sēdē, jo viņš ir klāt, viņš ir lietas kursā, tā kā viņš man pieprasījumu gatavoja atbildi, gan jau viņam ir kāda argumentācija. Paldies. Paldies. Tā, pārējiem pie balsošanas. Beļīnas kungam ir... Tātad īpašumu komitejā tika jautājums lemts, kad par sporta zāles Rāmas ielā 27 līguma slēgšanu tiks virzīts uz sēdi. Un nesaprotam iemeslu dēļ viņš nav uzlikts uz sēdi. Un es kā attīstības tas īpašumu komitejas loceklis, tātad gribētu, lai viņš tiek tagad piebalsots, uzlikts kā piebalsotais un izskatīts šodien. Jo cik ilgi mēs vilksim, pagājušo reizi arī tika novilkts apzināti, tātad tagad atkal kaut kas nav saprotams, ja īpašuma komiteja strādā, tātad pieņem kaut kādus virzienus, pieņem kaut kādus lēmumus virzīt uz sēdi, šeit tālāk viņš kaut kur iestrēgst. Kas to dara, nav īsti saprotams. Tūlīt paskaidrošu daru, to es neiekļauju domas sēdes darba kārtībā šo jautājumu, tādēļ, ka pirms sēdes izsludināšanas tika saņēmts iesniegums no sporta skolas, kur arī pretendē uz daļu no šī telpa izmantošanas un uz citām telpām. Nav skaidrs skaņojums ar sporta aģentūru. Mēs šīs telpas esam nodevuši sporta aģentūrai, valdījumā, un jautājums būtu jāizskata Izglītības, kultūras un sporta komitejā, pēc tam atkārtot īpašumu komitejā un jāvienojās par šo telpu izmantošanu un finansēšanu tā, lai tur var izmantot gan svara bumbu celšanas klubs, gan sporta skolas, nodarbībām, kas ir paredzēts brīvās cīņas, kur vēlās izmantot šeit, gan arī kādi citi sportisti, kur piedalās, jo šīs klubs, es saprotu, šīs telpas netika būvētas konkrēti vienai personai vai vienam klubam, bet viņas ir nodotas. Mēs paši ar domas lēmumu viņas nodevām sporta aģentūras valdījumā. Līdz ar to ar sporta aģentūru un sporta skolu ir jāvienojas par šo telpu normālu izmantošanu tā, lai viņi ir maksimāli liederīgi izmantojami. Jautājums ir uzlikts uz nākamo izglītības komitejas sēdi, un pēc tam mēs viņu skatīsim īpašumu komitejā, un nākamajā domas sēdē mēs varam lēmt par jautājumu, kā šis telpas izmantot. Ja sporta aģentūrai būs vēl kāda priekšlikuma, jāpanāk visas pušas vienošanos, jo nevar ar vienu roku atdot sporta aģentūrai, valdījumā, un pēc tam nākošajā domas sēdē lēmt par kaut ko citu. Nav īsti loģikas un lietu kārtība normālā. Tas ir mans skaidrojums. Tātad šīs telpās jau darbojās arī brīvā cīņa, ja, un zāle principā pamaza, ja, zāle ļoti noslogota, un ja mēs gribam kaut ko uzlabot, tātad tikai caur Eiropas projektiem ar 13. gadu varēs piesaistīt līdz 20,000 ar PVN līdzekļus, ja. Es jau esmu apkopojis reāli situāciju, kuru var izmantot tātad par labu smagatlētikas zāles aprīkošanai, ja, un brīvai cīņai, turpat neatbilst paklāju izmēri, vienkārši ņemot vērā to, ka šeit ir kādi 8 puikas, kas grib trenēties brīvo cīņu, tātad ir vienošanās, ka viņi tur varēs trenēties, un tas vairs nav svarīgi, to var paredzēt arī līgumā, šī domāti smagatlētikas zāle, tātad, ja, un, tad vāksim visu ārā, visus smagatlētikas trenažierus un stangas un bumbas, ja, atdosim visu, lai liek pa visu grīdu paklājas, un atdosim tad cīņai, tā, izlemsim
teiksim, tad tā. Jo tur, ja tā sāksim runāt, tad es to uztveru kā Jurča personīgo naidu pret manīm, tāpēc, ka es iesaistījies pašvaldības mantas izsaimniekošanas, izzakšanas atklāšanā, ja. Es gan vēl savu solījumu koalīcijai neesmu izpildījis, ar savu parakstu vēl Knābam par sūkļu stacijas izzakšanu neesmu devis, bet nē, materiāli ir atdoti bez mana paraksta, jā, un es līdz ar to izmeklēšanas darbību kontrolēt nevaru, jā. Interesējās jau korespondenti, tātad es sēdē visus gribu interesēt, ka es neatkāpšos, tātad, jā, un tādēļ pret manīm Jurčis veids represijas, jā, kad grib slēpt šos pārkāpumus, kā kapitāla daļu turētājiem, viņam bija jāredz, kas notiek Baložu komunālajā saimniecībā, kur pārņēmuši varu Piktovs ar Maksimu Volkoviču, ja, un turpina izsaimniekot, ja. Tā tad ir strīdi jau pa siltināšanas schēmām. Jā, es pa saviem vārdiem atbildu, un tūlīt tās uzrakstīšu rakstiski ar savu parakstu. Visu un iesniegšu vienu eksemplāru jums, otru Knābam, trešo ģenerāla prokuratūrai. Un visu par to, kā jūs mēģināt šeit vēl pēdas slēpt. Viss. Jā, varbūt, ka jūs arī gribat šo klubu privatizēt? Starp citu, klubs neko nevar privatizēt, ja? Ja klubam kaut kas notiek, jūs esat tik neizglītots juridiski, ja? Tad nevajag labāk runāt, paklusēt, tad jūs gudrāks izskatīsieties, ja? Ja klubam kaut kas notiek, viņa manta paliek pašvaldībai un valstī. Valstī. Tā, sapratāt? Valstī, zinu, ir vēl jautājumi. Ir vēl jautājumi. Mierīgi. Ja mēs pieņēmām lēmumu nodot sporta aģentūrai, zaudējumus jau radījusi. Visas tiesas ir pēc kārtas zaudētas. Jūs pat ar Šmitu nevarat tiesas vinnēt. Ar Šmitu esat pat jau zaudējis. Kas maksās? Es pieprasīšu regresa kārtībā no vainīgām personām. Visvainīgākā persona šeit pašvaldībā šodien esat jūs. Tā, pietiek bez apvainojumiem. Pateicu, kāda ir lietas tālākā virzība, es pateicu. Viņi tiek izskatīti nākamajā izglītības komitejā. Iespējams, viņi skatīsim arī pēc tam īpašumu komitejā. Un man ir jautājums, tātad domes sēdē, nākošā sēdē, es tātad lūdzu šito arī ieprotokolējiet, nekas, ka tas vēl pirms dienas kārtības, jo šis jautājums neatiec uz dienas kārtību. Tātad tieši par sūkļu stacijas jautājumu, ja, tātad domē jālem par atdošanu krimināla izmeklēšanai, ja, nevis kaut kādam vienam deputātam, tikai jāiesaistās cīnīties ar kaut kādu izzakšanu. Tātad, Jurčakungs, sagatavojiet lēmumu projektu uz nākošo sēdi par atdošanu izmeklēšanai krimināla policijai. Deputātiem ir tiesības iesniegt lēmumu projektu. Jums ir priekšlikums gatavot un iesniedz, doma viņu skatīs. Paldies, pārējām pie balsošanas. Pirmais ir Varekunga priekšlikums. Balsojam par Varekunga priekšlikumu. Adets balso par. Balsojums pabeigts. Par 5, pret 6, atturās 3. Priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais ir Leišāniekunga priekšlikums no apakšas uz augšu. Balsojam. Adets balso par. Balsojums pabeigts. Par 4, pret 4, atturās 6. Priekšlikums nav atbalstīts. Nākošo priekšlikumu. Balsojam. Adets balso par.
Balsojums pabeigts. Par 5, pret 3, atturās 6. Priekšlikums nav atbalstīts. Balsojam par darba kārtību izsludināto. Viņš nav iesniegts. Ir attīstības komitejas lēmums, ir jāpilda kaut kādi lēmumi, ko pieņem komitejas, ir īpašuma komitejas ieteikums. Kāpēc mums ir īpašuma komitejas vadītājs? Balsosim, pierakstam. Vairāk priekšlikumu nav, balsojam par izsludināto darba kārtību. Balsojam par darba kārtību kopumā. Ādats balsojumā atturās. Balsojums pabeigts. 11 pār, pret nav, atturās 3 priekšlikums. Darba kārtība ir apstiprināta. Ātri gan. Tā, izskatām darba kārtību. Pirmais darba kārtības punkts par finansējumu piešķiršanu Ķekavas novada regbija komandas prēmēšanai. Vārdu dod lēmumu projektu izstrādātājiem un iesniedzējiem Keisterkungam. Tā, paldies. Tātad es nedaudz vēlos atsaukt atmiņā to, kad vasaras vidū notika 3. sporta spēļu olimpiāda valsts mērogā. Tātad augstākais un nozīmīgākais sporta notikums valstī, kas notiek reiz 4 gados. Un novadu pārstāvēja daudzi sportisti, kuri spēja un kuri varēja izpildīt noteiktos olimpiādas normatīvus, gan individuāla sporta veidā, gan arī komandas cīņā, ja, un arī daudz mūsu talantīgi sportisti bišķi pietrūka un netika tātad pārstāvēt novadu, ja, bet tie sportisti, kas izpildījušos noteiktos olimpiādas normatīvus, zem kā patronāža ir Latvijas valsts olimpiskā komiteja, tātad iegūst šīs tiesības pārstāvēt novadu un arī viņu pārstāvēja. No visiem mūsu sportistiem, gan komandām, ja, visaugstāko un visprestīžāko sasniegumu sasniedz regbija izlase novada, kura ieguva godpilnu otro vietu, tātad kļūstot par olimpiādas vicečempioniem. Un, tā teikt, pārējie arī ir ļoti labi startējuši individuālā sporta veidā, gan vingrotāji, gan cīkstoņi, kam bija arī iegūši šīs bronzas medaļas. Tāpēc, par cik komanda ir sasniegusi augstāko panākumu šajā ļoti prestīžajā, nozīmīgākajā pasākumā, mans priekšlikums ir šo komandu, tātad piešķirt šādu vienreizēju pateicības vai prēmiju, ja, par to, kad grūtajā sportiskajā cīņā tātad ir šāds lielisks panākums. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts, kas tātad pamatojas uz to, ka tā ir vienreizēja, teiksim, tāda novada vadības un visa novada, tā teikt, atzīmēšana par to, kad ir šāds sasniegums, ja, tātad piešķirt izlasei, regbija, novada regbija izlasei, piešķirt 2000 prēmiju. Tā ir atzinība par sasniegto, tā ir varbūt arī emocionāla, bet tiešām tā ir visa novada, teiksim, pateicība šim sasniegumam. Un mans priekšlikums tātad ir nolēmušā daļā ir 2 punkti, varbūt iekļaut arī 2. punktu. Un 2. punktā paredzēt to, kad gada beigās, kad
kad notiks šī sporta laureātu, jau visa laureāta arī par citiem sasniegumu atzīmēšana tā tālāk. Novada domas vārdā izteikt pateicību ar apliecinošo dokumentu par 3. vietas iegūšanu, kā arī piemiņas veltēm, tātad pasniegt šiem medaļniekiem un to tātad svinīgā atmosfērā un arī publicēšana novada informatīvajā avīzē. Tas būtu man priekšlikums arī 2. punktā iekļaut šādu punktu papildināt. Kā tad viņš ir formulējums, kādā veidā? Formulējums būtu tāds, ka tātad pirmais punkts paliek tāds, kāds ir, piešķirt naudas prēmiju tātad izlasīja, tātad 2000 Latvijas vērtība lielumā. 2. punktu tātad... Otrais punkts ir, kad šobrīd 2. punkts ir Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra nodrošināt lēmumu izpildi. Jā, to pārcelt uz 3. bet 2. punkts būtu tāds, kad gada nogalē tātad sporta laureātu svinībās pasniegt novada pateicības rakstu 3. olimpiādas medaļniekiem, bronzas ieguvētājiem. Varbūt, ka labāk to ierakstīt protokolā. Protokolā, jā, protokolā ierakstīt, jā. Lēmumu nepapildinām lēmumu. Jā, labi, tā ir tā lietas būtība. Tā, paldies. Es pie šī jautājuma gribētu pateikt vienu lietu, ko lūgt ierakstīt protokolā. Kad šis ir šogad pēdējais pasākums, kuram mēs piešķiram šādā veidā naudu. Un nākamā gada, šajā gadā, Izglītības sporta komitejā izstrādāt izmaiņas nolikumā, kur paredzēt konkrētu naudas summu, ņemot vērā prognozes, kādas ir iespējams, šādiem apbalvojumiem, kaut vai ņemot par piemēru šogad, par iespējamām 1., 2., 3. vietām republikas līmeņa vai augstākos sporta pasākumos, un šīs balvas izskatīt reizi gadā un pasniegt reizi gadā pie sporta laureāta pasākumā. Nevis pārtraukt to praksi, kad pēc katras uzvaras mēs kaut ko skatām, ka mēs šos visus rezultātus apkopojam gada garumā un gada beigās pieņemam lēmumu attiecīgai komandai tieši konkrēti par komandu prēmēšanu. Tas tās priekšlikums. Konkrētai komandai piešķiram un izsniedzam viņai sporta laureātu janvāra sākumā, kad notiek šis pasākums. Tā, tur Maļināvas kungs lūdzu. Es gan priekšsēdētājs ar jums nepiekrist šajā gadījumā, tāpēc, kad maz mums ir līdz gada beigām palikuši 3,5 mēneši. Ja 3,5 mēnešu laika, tas ir garas laika posms, ja mūsu izcilošie cilvēki Ķekavas novadā sasniegs starptautisku līmeni, es uzskatu, ka viņam būtu jāizskata jautājumu, un ja mums ir visiem jau piešķirtas prēmijas, kad viņam arī jāpiešķir. Mēs varam neskatīties no jaunā gada vai no sezonas sākums kaut kā, bet tagad jūs paši zināt kultūru, kad ir meiteni, kas piedalās... Tās nejaucam kultūras sports. Nekas sports, bet gadīsies, ka kaut kāds mūsu izcils sportists atvedīs olimpisko medaļu. Igor, precizēja, izciliem sportistiem ir sporta nolikumi, ir šis nolikums un komisija, kur viņiem piešķir. Es runāju konkrēti par komandu apbalvošanu. Šī nav izcilēši, tad viņi vienkārši mēs iedodam viņiem. Nē, pagaidiet. Runa ir par komandu sporta veidām un tikai par komandām. Par individuāliem sportistiem jau viss ir kārtībā. Labi, tagad būs komandu basketbola izsaukta uz starptautisko Eiropas spēli, kas notiks novembrī, ja ķekavieši būs tik labi, tiks tur, un tad mēs viņus izmetam no tās aprindus, mēs viņus neapbalvosim. Kolēģi, tas nav pieklājīgi. Pieņem tādu lēmumu, tas bija tikai priekšlikums, tas nav lēmums, ko vajadzētu izskatīt izglītības komitejai. Mans konkrēts priekšlikums. Un ja neatbalstīs un nepiekrīt, es par to arī nepasaku. Tā, paldies. Adat kungs, lūdzu. Man ir 2 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tikko man zvanīja Geka kungs. Viņš tiešraidē seko līdzi domas sēdē. Viņš aktīvi grib darboties un pārējo. Un viņš lūdza, ka tā, lai būtu pilnīgi godīgi un precīzi, skaidrojošā daļā ierakstīt tomēr, ka
pēc Pētera Geka iesniegumu, ņemot vērā Pētera Geka 12. jūlija iesniegumu, jautājums ir izskatīts, un iesniegumu iesniedzis ir Arnolds Keisters. Otrs jautājums ir papildinot Keisteru kungu priekšlikumu par otro punktu, tas ir par prēmēšanu. Ņemot vērā Ķekavas novada labākās tradīcijas, es domāju, ka šajā apbalvojuma dokumentā, ko mēs gatavojamies pasniegt, vajadzētu noteikti ierakstīt šīs dienas balsojuma rezultāts ar visiem deputātiem, kas ir piedalījušies un kas ir balsojuši par un kas ir balsojuši pret. Ņemsim vērā, nav slikts priekšlikums. Leišana Nekungs, lūdzu. Es esmu principā pilnībā par, ka dot šo finansējumu, jo viņi ir nopelnījuši. Bet es gribu par formu, kādā izskatā ir sagatavoti šie normatīvi akti. Jau trešo sēdi pēc kārtas. Man vienkārši pārsteidz, ka mēs runājam, un priekšsēdētājs ir devis uzdevumu izpilddirektoram, respektīvi ir administratīvā daļa Līga Mezovska, kurā strādā 4 dienas nedēļā pa pilnu algu. Tomēr varēja noorganizēt to, lai dokumenti būtu sagatavoti. Man nevajadzētu domāt, kurš variants ir pareizais, kurš nepareizais. Bet es esmu par to, lai ierakstītu arī to Pētera Geka vārdu un atbalstītu šos registrus. Jā, protokolā mēs varam atzīmēt, ka Pētera Geka priekšlikums ir atbalstīts. Tiešām bija Pēters Geks, kurš bija arī viens no tiem, kurš ierosināja šo jautājumu. Es atceros tādu lietu, un mēs šo jautājumu aizsūtījām izskatīšanai komitejā. Komitejā viņš tā kā ir atbalstīts, un nāca domas sēdē un atbalstam. Vienīgais, gribās piekrist Leišanai kungam, kurš tad ir īsti pareizais lēmumu projekts, kāpēc ir 3 varianti, un pa kur tad mēs balsosim. Administratīvai daļai. Pēdējais ir balsojamies ir lēmuma projekts, kas ir saucās labotais. Tad tas ir pēdējā redakcija. Varētu viņu izskatīt, lūdzu, uz ekrānu parādīt visiem, kāds viņš izskatās? Nevaram mēs kā parādīt. Tu domā par tiem komentāriem, ja? Kāpēc nevar? Var parādīt? Mārtiņ, ieslēdz un uzliec uz ekrānu. Kad ir komentāri, tur ir pievienot kaut kādu komentāru, nesaprotam, kā komentāri. Pirmais darba kārtības jautājums, domas sēde. Šodien domas sēde. Labotais tas ir. Piedam, jā. Tas jājās nost. Tas tad paskatās par tiem. Tur ir parādījušies, pie šī ir parādījušies 2 nezināmas izcelsmes komentāri. Kamēr Maikla izmantošu gadījumu aizpildīšu ēteru, ja, tie ir tas gadījums, ko Andis pieminēja, ja, ka mēs domi lemjam pa vienu jautājumu pa sēdē, un pēc tam priekšsēdētājs paraksta citu. Varbūt viņš pat ļauni nav domājis, bet viņš pats sevi nostāda nētā situācijā. Tikai tāpēc, ka administratīvais departaments, kuram ir jāvirza dokumentu uz sēdi, ierēdnis, tas, kas sagatavo šīs te lietas, atdot komisija izskata, un administratīvas departaments nedrīkstētu pieņemt vispār dokumentus, kuri neatbilsta mūsu pašu iekšējai kārtībai. Atsviest atpakaļ, lai darbinieks noved līdz galam. Jautājums ir, no kura brīdi ir parādījušies komentāri. Viņi ir parādījušies jau pēc domas sēdes izsludināšanas. Labojums ir izdarīts 12.51. Komentārs ir iekšā, ir vārds Ineta. Viņi ir komentējusi, nav skaidrs, kas tā ir par Inetu. Ir viena jurista mums ar vārdu Ineta, bet tā komentārs tā kā nav ņemama. Viņi ir izdarīti pēc domas sēdes izsludināšana. Un tāpēc viņi nav īsti ņemama vērā. Tā, Keister kungs, vai jūs varat paskaidrot par šeit kaut ko? Tā, cienījami kolēģi, tātad komentāri ir zinām, tā ir Ineta Mužnīcas kundzes komentāri, jā. Un, tā nav rakstīts. Jā, labi, es tā saku priekšā.
viss, kas ir šie komentāri un arī labojumi, ja, tīri mans tāds viedoklis ir tas, ka tiešām viņai ir, kur es pilnīgi piekrītu, tas izsītrot punktu 4 punktu, ja, tātad tiešām tā forma tāda, ka nerakstā, ja mēs norādām uz stratēģijas punktu, apakšpunktu 4.4.5 punkts. Attiecībā par diviem šiem komentāriem, ja? Tātad šeit ir tāda neliela nianse, kad mēs neskatām saistībā ar saistošiem noteikumiem, kas ir minēts, ja, šai nolikumā, kur tiek veikta šī prēmēšana, šī kritērija noteikšana un izvērtēšana. Ja. Tas ir tiešām tāds saistīšana noteikumi, bet tas ir saistīts ar visām citām lietām. Šeit ir vienreizējs tātad prēmēšana, ja, tā ir emocionāla tāda attieksme, novada attieksme parādīt par šo lielisko sasniegumu. Es vēlreiz gribu uzsvērt, šis sasniegums ir pats augstākais, ja, tātad viss sporta dzīvē, ja, un tā ir komandas spēle, ja, tātad šie saistošie noteikumi neatiecas un nav bijusi doma, tātad izmantot šos saistošos noteikumus. Tā ir cita lieta. Tālāk ir attiecībā par stratēģiju, ja, tātad ir komentārs, ja, kad nevar būt par pamatu, ja, finanšu. Stratēģijas punkts ir šāds, ir, ja, kad apkopot, tad sporta aģentūrai jāveic ir tāda lieta, ka jāapkopo informāciju un jāizvērtē Ķekavas novada sportistu sasniegumu. To, ko arī viņi ir izvērtējusi, ja, un viņi ir atzinusi par to, ka tiešām sasniegums ir liels, tāpēc arī no sporta aģentūras ir bijuši ierosme, tātad novadam, tātad izteikt savu attieksmi, ja, par šo ļoti nozīmīgu sportisko sasniegumu. Tāpēc es arī uzņēmos, es sagatavoju šo lēmumu projektu, ja, tātad uz šī pamata, ja, tad lēmumu projekts ir sagatavots. Mans priekšlikums būtu tāda, ka šie komentāri, tātad, lai būtu normāli jānoņem nost, izņemot vienu to punktu, 4.4, to svītru, tas iesītu ārā. Visu. Arī kungs, lūdzu. Paldies. Es rosinātu tomēr deputātiem izlasīt šos te komentārus un saprast, kas tikko notika, kas tika izslēgts. Šajos komentāros ir rakstīts, ka šāds punkts nevar būt par pamatu. Ja? Tad mēs visi atstājam punktu no stratēģijas 4.4.5, bet tātad jurists komentārā ir rakstīts, ka stratēģija nevar būt par pamatu finanšu līdzekļu piešķiršanai. Bez tam stratēģijas 4.4.5 apakšpunkts nosaka sporta aģentūras pienākumu apkopot informāciju un izvērtēt Ķekavas novada sportistu sasniegumus, nevis domas, tiesības vai pienākumus. Un pirmais komentārs, kurš bija tātad 2012. gada 3. aprīļa saistošajos noteikumos numur 10/2012 noteikts, ka finansējumu sportistiem piešķir vērtēšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina doma. Tātad viņš vispār par šo likumu nerunā, uz kuru mēs atsaucamies. Un tādēļ man nav skaidrs, tātad pirmajā versijā juristi ir noraidījusi šo lēmumu projektu, un tad viņi ir iestrādājusi šos komentārus, un tad viņi ir saskaņojusi, bet viņi ir saskaņojusi, mēs varam izlasīt kādu likumu, pamatojoties uz kādu punktu. Ja? Tātad viņi ir saskaņojusi, iesniedzot savus komentārus, bet tas nenozīmē, ka šis lēmuma projekts ir pareizs. Paldies. Paldies, Keiter kungs, lūdzu.
Tātad, cienījamie kolēģi, es vēlreiz uzvēršu to, ka cienītā juriste tātad atsaucās uz saistošiem noteikumiem. Šeit nerunājam par šo saistošiem noteikumu. Šī nav izvērtēšana komandu, ko paredz saistoši noteikumi. Šī vienreizējs, tā teikt, attieksme novada, ja, tā ir vienreizēja prēmēšana vai piešķiršana balva. To, kas ir praksē, ja tā vispārīgā skatāmies arī politiskajā dzīvē, kur visiem olimpiādas laureātiem katra, teiksim, valsts atrod šos līdzekļus, ja, lai izteiktu savu vienreizēju pateicību par šiem sasniegumiem. Tāpat arī šeit. Šeit mēs nevaram, tā teikt, nepiemēram šo saistošu noteikumu, tā pavisam cita lieta, un saistošos noteikumu piemēra tiešām šī vērtēšanas komisija, kura visu gadu laikā izvērtē katru panākumu, ja, novadā, ko ir sasnieguši un iesnieguši šie individuālie vai sportiskie sasniedzēji, ja, un tad skatās šos kritērijus. Šī ir pateicības balva vienam lielam, nozīmīgam valsts pasākumam. Tāpēc tas ir atsaucās uz pašvaldības likumu, un pašvaldības likumā 21. pantā, 1. daļā, to var dome pieņemt arī šādu lēmumu, ja, tātad izteikt savu attieksmi par nozīmīgu panākumu. Lūkšu, lai izbeigtu šo juridisko disputu, priekšlikums vienkārši tajā pamatojuma daļā atstāt tikai atsauc uz 15. panta 6. punktu, tas ir pa veselību, bet pārējais visu ņemt ārā visu to stratēģiju, bet pievienot pamaitot uz Pētera Geka ierosinājumu un uz likumu par pašvaldībām un visu un tālāk viss kā ir un atbalstam to un beidzam šo diskusiju. Nu. Nē, man ir priekšlikums arī atstāt 21. pantu, 23. Jā, pantu. Tur bija. Tas ir par bērniem un tā tālāk, jā, tas dara. Bet Geku vajadzētu obligāti iekļaut. Tagad noņem no šeit pamatojumā sporta aģentūras stratēģiju, kur tiešām tur īsti neiederās. Ierakstam protokolā, ka tas ir pēc Geku. Kurā vietā? Nē, izvērtējot tādu regbija komandu ir iesniegusi iesniegumu un Geks ir iesniedzis iesniegumu. Ir 2 iesniegumi, izvērtējot abus šos iesniegumus. Bet bija arī Keistera iesniegums. Nu, tad liekam arī Keistera. Labi. Labi. Es neesmu pret, lai abus divus liekam Labi, kopā. ierakstam. Viņi tur par to ceļiem abi cīnās. Paldies par visu šitām lietām, jā, bet es nezinu, vai nu, jā, lai Pēterim labu veselību, tas pats ceļ viņa garstāvokli lūdzu ierakstam. Ir vai personīgi vajadzētu tur rakstīt mums katrs savu, jā. Uz deputātu Pētera Geka un Arnolda Keistera iesniegumu. Nu, lai ir, šie cilvēki tiešām viņi izteica vēlmu, ka vajag šos sportistus atbalstot, un Pēters arī vienmēr ir bijis sportists un sporta atbalstošs cilvēks. Kāpēc gan ne? Nē. Tur, kur mēs izņemam ārā. Mēs ņemam ārā. Un. Labi. Saskaņā ar deputātu Pēteru Geku un Arnoldu Keisteru iesniegumu izvērtējot pašā sākumā to ierakstu. Pēters var pasmaidīt. Pasaka viņiem, sakam paldies Pēterim, viņš jau to viņš skatās internetā, viņš jau redz mums. Nebūtu jau iesprūdis, Leišaunieku priekšlikums jau arī neiesprūd, tikai aizgāja uz komiteju. Protams, mēs tur piedalījāmies, bijām klāt, redzējām, kā tas notika. Tā, vai ir sagatavots lēmuma projekts, tā kā mēs redzējām? Jā, būtībā vajag savienot šito te datoru ar ekrānu.
Tātad lēmuma projekts tika koriģēts, ja? Rediģēts, tā teiksim, ja? Tātad sākums ir šāds. Saskaņā ar deputātu Pētera Geka un Arnolda Keistera priekšlikumiem un izvērtējot regbija kluba miesnieku sporta sasniegumus, kura ir bāzes komanda Ķekavas novads izlasē, konstatēts. Un tālāk tekstā. Viss aiziet, ja? Tā kā ir tekstā. Izņemot ārā to, pamatojumu atstājot tikai atsaukt uz likumu. Jā, pamatot uz likumu par pašvaldībām. 21. pāntu. Un sporta attīstības stratēģiju mēs tātad izņemam. Varam balsot? Sākam balsot par precizēto lēmumu projektu. Balsojam. Adats balso par. Viņš jau nepiedalās, viņam datoru nav. Tā, vēl viens nav nobalsojis. Tā balsojums ir pabeigts. Kā par brīnumu, vienbalsīgi no klātesošajiem visi nobalsoja par. Lēmums ir pieņēmis. Apsveicam sportistus. Un paldies deputātiem, kuri to ierosināja un atbalstīja. Un lai Pēterim Gekam laba veselība, lai viņš var ātrāk atgriezties ierindā. Tā, nākušais darba kārtības jautājums ir attīstības komitejas jautājumu par detālu plānojumu Celmiņas, Algožos, Ķekavas pagastā grozījumu izstrādes uzsākšanu. Ziņo plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis. Labdien. Detālu plānojums, kā jau Jurtkungs minēja, spēkā esošs, atrodas Salgošu ciemā, tas ir viss šeit. Grozījumi paredz sadalīt 4 īpašumos un izdalīt ārā ceļu šim gabalam, un šajos 4 gabalos mainīt īpašumu izmantošanu, jo šeit ir izrakstīts dzīvē. Tie ir detālu plānojuma grozījuma būtība. Aicinu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Komiteja izskatīts un atbalstīts. Varam balsot? Balsojam. Ir jautājums? Tā, Varikungs. Es vēlētos, komitejas priekšsēdētājs saprotu, ka nav šodien. Varbūt vietnieks varētu atgādināt, kāda bija balsojuma komitejā. Par katru jautājumu šo, kas būs uz priekšu. Vienkārši tik daudz viņi ir, ka nevar atcerēties. Varbūt, ka varam. Vietnieks mums ir Beļinas kungs, lūdzu. Varat? Varat, kungs uzdev jautājumu par izskatāmo jautājumu. Kā jūs lēmāt komitejā? Ar to var darīt pēc domas sēdes. Jautājums jums bija uzdots. Jums bija uzdots jautājums. Komitejas priekšsēdētāja vietnieks nezinu, kā ir balsojis. Balsojām, tad ir skaidrojums saņēmts. Adats balso par. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātesošajiem atbalstīts. Nākošais ir detālu plānojums vidzemnieku nodošana sabiedriskai apspriešanai. Lūdzu, ziņojumu. Nekustamais īpašums vidzemnieki ir Ķekavā pie Atmodas ielas. Pats īpašums ir nedaudz virs 1 hektāra platībā, jauktas dzīvojamās darījuma teritorijas. Abu atrodas detālu plānojums paredz īpašumu sadalīt 7 abos gabalos, ielu izdarot ārā atsevišķā zemes vienībā. Aicinu atbalstīt. Vai ir jautājumi? Balsojam. Adats balso par. Balsojums pabeigts, 13 par, lēmums pieņemts.
Nākošais detāli plānojums Degas nodošanas sabiedriskajā apspriešanai lūdzu ziņojumu. Nekustamais īpašums Degas ir pie putnu fabrikas Tekavu. Šajā vietā atrodas augs ražošanas darījuma teritorijā. Platība ir nedaudz virs 1 hektāra. Vēlās attīstīt noliktavu apbūvi. Par to arī detāli plānojums ir izstrādāts. Aicinu atbalstīt sabiedrisko apspriešanu. Ir jautājumi? Nav, balsojam. Adats balso par. Balsojums pabeigts. 13 par, lēmums pieņemts. Nav dators, nebalso. Es neklausos tajā, es redzu tas, kas rakstīts uz ekrāna. Nākošais par nekustamā īpašumu nākotnes ielā 24a lietošanas mērķu maiņu. Jā. Ziņo, Križanovs. Tātad nekustamais īpašums ir Ķekavā. Tas ir lūk šeit. Daļa ietilpst Ķekavas upītē. Un kopējā platība ir 0,69,2 hektāri. Šobrīd lietošanas mērķis ir noteikts kā savrupmāja dzīvumai apbūvē, bet teritorijas plānojums ir noteikts ZA2 teritorija, kas būtībā, tā kā faktiski parka teritorija, un tāpēc arī tiek noteikts šobrīd dalītais mērķis. Daļa ir īpašumam kā zem ūdeņiem, un daļa ir tā kā zem parkiem. Aicinu atbalstīt. Ir jautājumi? Nav, balsojam. Adats balso par. Tas vēl nav nobalsojis. Kurš nav nobalsojis? Kurš nav? Leišaunieks ir Leišaunieks funkcionā. Balsojums pabeigts. 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Neinteresē man. Es saucu tikai tos, kas datorā nobalsojuši. Nākošais ir par nekustamā īpašumu pie Šturmēm, Krustkalnos lietošanas mērķu noteikšanu. Lūdzu ziņojumu. Šie visi īpašumi, kā saka, ietilpst valsts rezervu zemes, bet viņiem faktiski nav noteikti šobrīd lietošanas mērķi. Tāpēc mēs to ar šo domas lēmumu viņu nosakam kā zem elektriskiem tīkliem, jo faktiski visi šie minētie īpašumi ietilpst aizsargoslās zem augstsprieguma līnijām. Aicinu atbalstīt. Vai ir jautājumi? Nav balsojumi. Adats balso par. Balsojums pabeigts. 13 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 807008 0957. Lūdzu ziņo. Jā, tātad visiem nākošiem jautājumiem sistēma ir tāda, ka valsts zemes dienesti ir sniedzis lūgumu Ķekavas novada domai pieņemt lēmumu par lietošanas mērķiem, jo šie pēc būtības ir starpgabali, kuriem ir jāpiešķir nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Un tātad konkrēti šim 7., 8., 9., 10., 11., 12., jā, 13., 14. Un 15. darba kārtības punktu ieskaitot. Jā, tātad visi tie ir starpgabali. Pēc kārtas par visiem balsojam, bez ziņojumu. Varam tā. Balsojam. Par 7. Adats balso par. Balsojums pabeigts. Par 13 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Balsojam par nākošo darbkārtības jautājumu. 8. jautājums. Adats balso par.
Balsojums pabeigts. 13 par pret atturās nav, lēmums pieņemts. Nākošais 79. Kārtības jautājums par balsojumu. Ādats balso par. Balsojums pabeigts. Par 13 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Nākošais 10. darba kārtības jautājums. Balsojam. Ādats balso par. Kurš vēl nav nobalsojis? Balsojums pabeigts. 13 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Nākušais 11 darba kārtības jautājums. Balsojam. Ādats balso par. Balsojums pabeigts. 13 par, lēmums pieņemts. 12. darba kārtības jautājums. Uzsākam balsošanu. Ādats balso par. Balsojums pabeigts. 13 par, lēmums pieņemts. 13. darba kārtības jautājums. Balsojam. Ādats balso par. Balsojums pabeigts. 13 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. 14. darba kārtības jautājums. Balsojam. Ādats balso par. Balsojums pabeigts. 13 par, lēmums pieņemts. 14. darba kārtības jautājums. 15. darba kārtības jautājums. Balsojam. Par 15. Ādats balso par. Balsojām, viens vēl ir aizgulējies. Balsojums pabeigts. 13 par, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma talantu Ķekavā iegādi. Ziņo Juris Križanovskis, lūdzu ziņojumu. Nekustamais īpašums talanti ir Ķekavā. Tas ir šis īpašums. Kopējā platība ir 3200 kvadrātmetri. Un šis nekustamais īpašums ir nepieciešams ielu ceļu un laukumu būvniecībai. Piederviņš SIA Transform, kas ir piekritis atsevināt par labu pašvaldībai šo savu īpašumu. Aicinu atbalstīt. Paldies. Adatam ir jautājumi, lūdzu. Lūdzu, drusciņi precīzāk, kādas ielas un laukums šajā vietā pašvaldība plāno izveidot? Ielas tas ir tas, kas ir šie te mazie gabaliņi, vismaz daļa no tām. Kā arī izskatot šo jautājumu sīkāk, droši vien šeit, bet precīzi mēs zinām, ka tas nepieciešams šeit. Jā, tas ir tāds, teiksim, kopējs ceļu tīkls. Kopējā ceļu tīkla attīstībai. Tas ir saprot, lai šos divus ceļu posmus mēs varētu izveidot, mums ir jāpērk viss zemes gabals. Mēs nevaram vienoties par to, ka mēs gribam tikai to zemi, kas ir zem nepieciešamās ielas. Jā, tāpēc, kad ar SIA Transform viņi vēlās bankas meitas uzņēmums. Jā, viņi pat daļām nevēlās atdot, viņi bija gatavi atdot visu. Un kāda tur vērtība ir?
Šobrīd darījums ir par 14,000 latu. Tas ir nedaudz virs 4,25 latu par 1 kvadrātmetru. 4,20. 14,000. Ir arī veikts vērtējums, tas ir pievienots jums lēmuma projektiem klāt, un pēc vērtējuma īpašuma summa ir 17,800 lati. Tātad vidējā cena, kas ir par kvadrātmetru Laurita laukā, pārsniedz 5 latus. Ja, tātad mēs iegādājamies par zemāku summu. Vairāk kārtēji sarunu rezultātā mēs šo cenu notirgojam ar bankas uzņēmumu. Un vai jums kā galvenajiem speciālistiem par pašvaldības attīstību būtu arī kāds ieteikums, kā rīkoties tad, kad mēs šo zemes gabalu būsim iegādājušies? Tad, kad mēs būsim iegādājušies, tad arī noteikti būs priekšlikumi. Nē, es tā domāju, ka pirms mēs pieņemam lēmumu, mums būtu pilnīgi jābūt skaidrai stratēģijai, ko mēs ar to zemi darīsim. Jo mēs nopērkam 3000 kvadrātmetru zemes, lai priekš tam, lai mums būtu pārsimts kvadrātmetru. Ja? Es tā negribētu domāt, ka kāda no mūsu kontrolējošām institūcijām pateiks, ka mēs esam godprātīgi vai saprātīgi rīkojušies. Es domāju, ka tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu par šīs zemes iegādi, es negribētu šī gadījumā akcentēt, ka es esmu pret to, ka ceļi ir jātīsta, bet es esmu par to, ka domas lēmumā noteikti būtu jābūt jau ierakstītam, ka mums ir rīcības plāns, ko darīt tālāk, kad mēs to būsim iegādājušies. Vai mēs to zemi dalam, vai mēs viņu attīstam, vai mēs pēc tam gatavojamies pašvaldībai nevajadzīgo daļu atsavināt. Kaut kādai stratēģijai, vīzijai, teiksim tā, domām vismaz būtu jābūt. Lūdzu, Križnavs kungs, lūdzu izstāstiet mūsu tālāko stratēģiju, jo viņi ir zinām. Tad viņi varētu pateikt, ka ir divi šādi attīstības tālākie virzieni. Viens ir tiešām šo īpašumu pēc mums nepieciešamo ielu platības ir atsevināt. Otrs varētu būt, kad pat cik šajā teritorijā tiešām pašvaldībai nepiedara faktiski nevienu īpašumu. Tā kaut vai mēģināt attīstīt kaut kādu skvēru vai tā kā kaut kādu vietu, es nezinu, kur vietējiem bērniem vienkārši kopā sanāk. Bērnu rotaļu vai kādu maz nelielu sportlaukumu tajā vietā. Teorētiskās attīstības iespējas ir divas. Mēs paņemam. Tas ir tikai saistīts ar vienu iemeslu, tāpēc, ka šajā visā privatizācijas procesā pašvaldībai nav vairs tur īpašumu kā tādu, zemes kā tādus. Tāpēc arī pie vislabākās vēlmes noteikti, kad uz pašvaldībai nepiedarošu īpašumu šobrīd būs bērnu laukums, faktiski iespēja vienlīdzība nulē. Tāpēc es... Tāpēc, ka es... Jā, tas būtu ļoti labi, ja kāds no privāti īpašniekiem teiktu jā vārdu. Šajā rajonā. Jā, bet reālajā dzīvē, diemžēl tas tā nav. Tā, paldies. Vai varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Balsojam. Adats balsojuma atturās. Balsojums pabeigts. Par 11 pret nav atturās 2 lēmumus ir pieņemts. Paldies. Nākošais ir īpašuma komitejas jautājumi. Par adreses piešķiršanu ir 3 jautājumi. Lūdzu ziņot īpašuma komitejas priekšsēdētājiem. Tātad par adreses Mīļie, Kroksilā piešķiršana, tātad izskatot teritoriālo plānojumu, tad ir savest kārtībā šī adrese, un tad komitejā ir sagatavot lēmumu projekts ar visiem papildus dokumentiem, ja? Izskatīts virzes domu sēdē, aicinu atbalstīt. Tā vai ir jautājumi? Balsojam. Adats balso par.
Tā, kurš jau nav nobalsojis? Balsojums pabeigts, 13 par, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais adreses Šalka, Plakansiemā. Tad tiek piešķirt adresi Šalkas, tātad uz iedzīvotāju iesniegumu pamatu, ja, ar lūgumu piešķirt adresi, ja, tātad turpmākajai darbībai, ja, tātad izskatīts komitejā. Varam balsot? Adats balso par. Balsojums pabeigts. Pret atturās nav, 13 par, lēmums pieņemts. Adrese Minkas, Zintaros, Daugmalē. Ziņojumu. Tātad adrese Minkas arī ir īpašuma iesniedzēja pamatā, ar lūgumu piešķirt adresi, arī komiteja izskatīs. Aicinu atbalstīt. Balsojam. Adats balso par. Balsojums pabeigts. 13 pār, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes piešķiršanu nomā Dacei Krūmiņai uz daļu no pašvaldības īpašuma centra masīvus. Lūdzu ziņojumu. Tātad nomniece, kurai bija noslēgts nomas līgumus uz 4 gadiem, tātad termiņš ir beidzies, ja, tātad viņa lūdza pagarināt nomas tiesības, ja, tātad uz 2 gadiem, 2014. gada 31. decembrim. Apskatījamies tātad maksājumu vēsturi, ja, tātad parādu nav, tātad arī sagatavots ir komiteja izskatīts, aicinu atbalstīt. Mēs varam balsot? Balsojam. Balsojam. Adats balso par. Kurš vēl nav nobalsojis? Tā, kurš nav nobalsojis? Balsojums pabeigts. 13 pār, lēmums pieņemts. Nākošais ir par zemes gabalu Agatas iela 4 piešķiršanu nomā Džēnai Kieranai. Ziņo, ka es ar kungs lūdzu. Tātad Agatas iela 4, tātad ir mazdārziņš, kuram platība ir 690 kvadrātmetri. Tā ir pašvaldības tātad īpašums, ja, kurā tātad nebija tiesiskā valdītāja iepriekš, tātad tas tīrs ir pašvaldības īpašums, ja, un netāli atrodošā zemes īpašniece, ja, izteikusi vēlmi ir tātad šo apaugušo zemes gabalu pašvaldības, ja, tātad uzsākt kopšanu, līdz ar to iegūt tiesības nomāt, ja, un iesnieguma forma bija tāda, ka viņi vēlējies arī tātad ar abūs tiesībām, ja. Tātad izskatot šo iespējamību, izskatot zemes gabalu dabā, tātad komitejā tika virzīts jautājums sekojošā redakcijā, kad piešķirt nomas tiesību uz 2 gadiem un bez abūs tiesībām. Iesniedzēja ir informēta, viņa ir piekļuvusi šiem attiecību nodibinājumam, ja? Tad aicinu atbalstīt. Vēl jautājumu? Nav, balsojam. Adats balso par. Balsojums pabeigts. 13 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts.
Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 2 dzīvojamā mājā Melup 2. Melupos pārņemšanas komisijas izveidi. Tātad Keterkungs ziņoja. Tātad nedaudz, kā saka, paskatīsimies atpakaļ, kad mēs savā laikā pieņemam lēmumu par to, kad 4 dzīvokļu mājā Melup 2, viens dzīvokļu valdītājs neizmantoja savas iespējas un neprivatizēja viņu to. Tātad tālākā likumiskā kārtība bija tā, kad viņa aizgāja uz privatizācijas aģentūru, un no privatizācijas aģentūras tika lūgts iesniegums, tad pieņemt lēmumu par to, vai izteikt vēlēšanās, tad šo dzīvokli ienes uz pašvaldības vārda. Mūsu domas lēmums bija vasaras sākumā, kur mēs piekritām par to, kad mēs esam gatavi pārņemt šo dzīvokli un ienest, tā teikt, uz mūsu vārda zemes grāmatā. Pēc lēmumu saņemšanas tāda privatizācijas aģentūra ir neatkārtot ir atsūtījusi mums vēstuli par to, kad lūgumu to, ka izveidot šo pārņemšanas komisiju, to nosaka ministra kabineta noteikumi, ja, un lai turpinājumā mēs varētu šo dzīvokli tātad ienest zemes grāmatā. Komitejā, īpašumlietu komitejā mēs izskatījām šo ierosinājumu, ja, un izveidojām šo pārņemšanas komisiju, kura, zinām, mērā ir diezgan formāli. Tāpēc tajā tika iekļauti komitejas locekļi, tātad Veispolkungs, Bilinskungs un es, kā arī pārņemšanas speciālisti Zanda Alksne un novada jurists Zvaigzniņāns. Tā ir tāda komisija, kas ir nepieciešams. Izskatīts, aicinu atbalstīt. Tā, vai Leišanē kungam ir jautājums? Man jautājums kolēģiem Ināram Beļinskim, viņš tad ļoti mūzā aizgājis rakstīt tos pieprasījums par domu, vai viņam būs laiks darboties šai komisijā. Kaut ko liederīgi arī dažreiz jāizdara. Tā, Blatver kungu priekšlikums Jansāna pielikt, ja, pie komisijas. Kāds sakars Jansānam ar nekustamiem īpašumiem? Bet šī nav komisija, kas kultūru nesīs. Kultūras nesēja komisija mēs varam citu veidot. Tā, cienījamie kolēģi, ir priekšlikumi? Balsojām par sagatavoto lēmumu projektu, kad nopietnu priekšlikumu nav. Adats balso par. Plakansiem arī vajag sporta zāli, pareizi. Balsojums paveikts, 13 par lēmums pieņēmts. Nākošais darba kārtības jautājums, Čekavas novada domas 12. jūlijas sēdes lēmuma protokola atcelšana daļā. Lūdzu, ziņo Keisterkungs. Tātad lietas būtība ir sekojošas. Tātad tas saistīts ar privatizācijas pabeigšanu, ja, un visi šie zemes īpašnieki, ja, kuri nebija veikuši pēc valsts zemes dienesta datubāzes informācijas, ja, nebija beiguši vai nu izpirkšanas uzsākšanu vai uzmērīšanu tā tālāk, ja, tika tātad lūgums pašvaldībai pieņemt lēmumu par to, kad šos visus īpašumus var pašvaldība kā piekritīgi, ja, var ienest uz savu vārdu un ierakstīt zemes grāmatā. Tātad mums bija šis lēmums 12. jūlijā, kurā bija papie pielikums, kur bija uzskaitīts šie zemes grāmatas, ko mums iesniedz valsts zemes dienesti. Tie bija 50 zemes gabali. Bet tad, kad pieņēma lēmumu, ja, tad tiešām arī zemes īpašnieki sāka tātad pacelt šo jautājumu, kad ir neprecīza informācija. Un viņi piestādīja un atnesa apliecinājumu dokumentus, kurā ir šie līgumi par izpirkšanu, ja, un tādi mums salasījās 14 gabali no 50 zemes īpašumiem. Tāpēc mēs esam uz šī pamatojuma, mēs izmainām lēmumu pielikumu punktus, ja, kurā mēs izņemam ārā šos 14 īpašumus, un tālāk turpinājām darbību to, ko mums ir noteikusi un atļauj valsts.
komiteja izskatīja, aicina atbalstīt. Kārtējā zemesdienas tā ir kļūda, jo tiešām cilvēki ir izpirkuši zemi, rāda, man ir dokuments, zemesdienas saka, ka viņi nav izpirkuši. Nu. Tas nebija pašvaldības darbs, tas ir izpirkums ir ar hipotēku un zemes banku, viņiem ir līguma ar hipotēku un zemes banku, kad ir izpirkt, šie līgumi ir hipotēka banka ir nosūtījusi zemesdienas, un zemesdienas viņi nav noreģistrējis. Vai kāds darbinieks kaut ko ir palaidis garā. Uzsākam balsošanu. Nu, tas nav jādara mums. Inārs aizsūtīs rakstiski. Ādats balso par. Balsojums ir pabeigts, 13 par, lēmums pieņemts. Tā, pēdējie 2 jautājumi ir drošības sabiedriskas kārtības jautājumi par ceļzīmu uzstādīšanu Lapeniekos un Balložos. Lūdzu, ziņo Piktau kungs. Komiteja izskatīja ceļu specialista priekšlikumus, viņš apbrakoja teritoriju un konstatēja, ka Lapeniekos uz ceļa nav ceļazīmes, kā Lapenieki sākas un beigas. Priekšlikums uzstādīt ceļazīmes sākums un beigas, jā, lai ceļu policija patrolēt šito teritoriju, var kontrolēt arī iebraukšanu, jā, jo bez šitam ceļazīmes var pārvietoties ar ātrumu 90 km pa Lapeniekam. Priekšlikums atbalstīt. Tā, vai ir jautājumi? Leišana nekungs, lūdzu. Man jautājums vienkārši par šos, ne tīri pa Lapeniekiem, bet kas tāda attieksme pret zīmju uzstādīšanu? Pa citām zīmēm lemj, domā, pa citām nelemj, jo es neatceros, ka būtu lems, ka Rāmavā uz Skāpu ielas būtu lems par 2 zīmēm, strupceļš un tālāk braukt aizliegts, ja ķieģelis sauktais. Mēs nesam lēmuši, viņas stāv. Kāda firma taisa zīmes? Latvijas Finieris. Kam līgums ir? Jautājums ir par Kāpielu, vai tas nav saistīts ar to, ka viņi aiztaisīja ciet, vai tas nebija paredzēts projektā? Kas par to vidu kūrē to jautājumu? Tu, jā? Saistīts ar projektu, bet vai tas nav jāsaskaņo ar mums? Kāds Paldies. Tā, varam balsot? Pret noteikti. Es balsoju par. Tā, balsojam. Šis ir priekšlikums, ko ierosināja viens no iedzīvotājiem sabiedriskās apspriešanas. Ādats balsojumā atturās. Un esam izpildījuši kādu ierosinājumu. 11 par, atturās 2, lēmums ir pieņemts. Bedīns kungs ir pārvietojuši ar ātrumu 90 km/h. Tā nav tava darīšana. Tāpēc tavu fotoradari. Tu paskaties, kā tu pārvietojies. Nākošais par ceļzīmes uzvietošanu Balložos. Komiteja atnāca iesniegums no Skudru ielas iedzīvotājiem, kuri lūdza veikt izmaiņas Skudru ielas kustībai, jā, un reāli izbraucot uz vietas tika konstatēts, ka pa Skudru ielu var pārvietoties ar ātrumu 50 km/h, jā, un priekšlikums uzstādīt dzīvuma zona ceļa zīmes pie iebraukšanas no Balložu ielas. Priekšlikums atbalstīt. Es atvainojos vēlreiz izskaidrojiet, kāds sakars ir tam krustojumam ar Skudru ielu, es īsti nesapratu. Jo no Balložu ielas iebraucot uz Skudru rajonu ielu var pārvietoties ar ātrumu 50 km, bet iebraucot no Citurgas puses jāpārvar ar 20, jo tur stāv dzīvumā zona. Vienīgā vieta tajā rajonā, tā ir vienīgā iebrauktu, kurā nav dzīvojamā zona. No abām pusēm, gan no Meža ielas, gan no Skudru ielas, iebraucot no Uzvaras prospekta, ir dzīvojamā zona, iebraucot no... iziet no Meža iela, es atvainojos. Meža iela, es atvainojos, jā. Nē, viņi pat nav Meža iela, viņa ir... Jā. Nav viņa Meža iela. Mēs sapratām vietu, kurā ir jāuzstāv. Pie krustojuma, aiz autobusu pieturas Meža iela. Jo reāli pa Skudru ielu ir asfalts, jā, un ņemot vērā, ka tur šauras ielas ir, reāli apdraudēta. No rītiem apbraucot luksaforu, šobrīd lielāks ir uz Citurgas ielas galā, ir lielāks rindas nekā šeit Balložu ielas. Tā, aicinu atbalstīt. Un cienējot deputāti, pēc šī jautājuma ir drusiņi aicinājums
uzkavēties. Adats balso par. Pagaidi, ir smagāk jautājumi par knābu. Ir svarīgāk. Knābs laba lieta. Nē, tiešām neizklīst, es uzdot tā, jautājums, lēmums, laikam būs pieņemts. 13 pār, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to domas sēdi ir izskatīt jautājumu, bet man ir viens jautājums, kāda ir deputāta attieksme pret ministra Sprūdža ierosinājumu par deputātu skaitu samazināšanu un ierobežojumu kandidēt pašvaldību darbiniekiem, administrācijas darbiniekiem un kapitāla daļu un iestāžu vadītājiem. Kāda ir deputāta attieksme, jo es vakar saņēmu šo dokumentu ar likumu pagaidu, es viņu izsūtīju šodien visiem deputātiem, bet 14 ir jādod atbildi. Vienkārši kāda ir attieksme par deputātu skaitu samazināšanu? Protams, negatīvā. Nē, vairāk, man es gribu tieši vairāk. Vadītājiem kandidēt būtu pareizā. Tā. Man ir jūs ķekavā atstāt 3 deputātus, lai vadētu. Jurģis, Viktors un Volkovičs. Viņi zina, kā izsaimnieks.